apskatīsim gaismas laušanu. Tad gaismas laušana ir parādība. Tas ir numur 1. Kas tā ir par parādību? Tā ir parādība, kad gaismas staram pārējot no vienas vides citā vidē, pārējot no vienas vides citā, piemēram, šī te ir robeža starp divām vidēm, pārējot citā vidē, kurā ir citādāks gaismas ātrums, tātad vai nu lielāks vai mazāks nekā pirmajā vidē, gaismas stars lūst, noliecas, maina izplatīšanās virzienu. Vai nu šajā virzienā vai pretējā virzienā. Un mēģināsim apskatīt šo te parādību bišķiņu tā kārtīgāk. Tā ka tad pirmkārt, tas, kas ir jāsaprot, mēs vienmēr raksturojam šo te krītošo staru ar krišanas leņķi. Nosauksim krišanas leņķi par alfu. Krišanas leņķis ir leņķis starp krītošo staru un virsmas normāli, pret kuru šis te stars krīt. Tātad perpendikuls, ja? Jeb virsmas normāli. Un šis te stars tālāk var mainīt izplatīšanās virzienu. Uzzīmējam vēl vienu virsmas normāli. Un šis te stars var noliekties vai nu tuvāk virsmas normālai, vai tieši prom no virsmas normālas. Apskatīsim šobrīd šādu te gadījumu. Nosauksim šo leņķi par beta, un tas ir laušanas leņķis. Tātad šī arī ir virsmas normāli. Atgādinu, krišanas leņķis ir leņķis starp krītošo staru un virsmas normāli, laušanas leņķis ir starp lausto staru un virsmas normāli. Ja gaisma pāriet no vienas vidas uz citu tā, ka gaismas ātrums palielinās, tad tas stars noliecas prom no virsmas normālas. Bet, ja gaisma pāriet no vienas vidas citā tā, ka gaismas ātrums samazinās, tad šis stars noliecas tuvāk virsmas normālai un ir tieši tā, kā ir uzzīmēts šajā zīmējumā. Un tad raksturosim, piemēram, šī pirmā vide būs kaut kāds V1 un šeit būs V2. Mēs varam teikt tā, mūsu zīmējumā V1 ir lielāks par V2. Mēs vides varam raksturot ne tikai ar gaismas izplatīšanās ātrumu, bet arī ar laušanas koeficientiem. Un laušanas koeficientu apzīmēsim ar N1 un N2. Un laušanas koeficients ir vienkārši attiecība starp gaismas ātrumu vakuumā un gaismas ātrumu attiecīgajā vidē. Mēs varētu teikt tā, N1 būs C dalīts ar V1, jo C nemainās, tas ir gaismas ātrums vakuumā. C ir apmēram 3 × 10⁸ metri sekundē. V var būt dažāds atkarībā no vides. Un tad N2 atkal C nevar mainīties, jo tā ir konstante, bet ātrums attiecīgajā vidē var mainīties. Un mūsu gadījumā mums V savā starpā atšķiras. Tā tad noteikti arī skaitliski mēs varam uzrakstīt citu N. Tas, ko tā tad ir svarīgi saprast, ka N1 ir C pret V1. Mēs noteikti varētu uzrakstīt, saliekam šos te visu kopā. Un tas, ko mēs redzētu, ka, piemēram, N1 pret N2 ir tas pats, kas C dalīts ar V1 pret C dalīts ar V2. Un tā kā C noīsinās, šis bija saucējā, šis arī ir saucējā, bet daļu dalot ar daļu, sanāk, ka V2 uziet augšā, un mēs iegūstam V2 pret V1. Tātad pirmā atziņa, ko vajadzētu redzēt, ka N1 pret N2 attiecas tāpat kā V2 pret V1. Vēl šo te situāciju mēs varam aprakstīt ar Snella vai Snelliusa likumu.
Un šis likums izpauž šādi, ka N1 sinus alfa ir vienāds ar N2 sinus beta. N1 un N2 ir attiecīgie laušanas koeficienti, un alfa un beta attiecīgi alfa ir krišanas leņķis, beta ir laušanas leņķis. N1 ir vide, no kuras krīt, un N2 ir vide, kurā pāriet šis stars. Un no šī te vienādojuma mēs varam N2 pārnest uz kreiso pusi un sinus alfa uz labo pusi, un tad mēs iegūtu, ka N1 pret N2 attiecas tāpat kā sinus beta pret sinus alfa. Nu, un tad šo mēs varam šeit pielikt klāt. Sinus beta pret sinus alfa. Un to vajag pamanīt, ka V2 pret V1 ir tāpat kā sinus beta pret sinus alfa. Alfa atbilst V1, beta atbilst V2 videi. Ja? Bet, ja mēs apskatām laušanas koeficientu, tad tur ir apgriezti. Šī daļa ir apgriezta. Jautājums, kur izpaužas gaismas laušana? Pirmkārt, gaismas laušana izpaužas, vai šī parādība ir tāpēc, ka mainās gaismas ātrums. Ļoti svarīgi to saprast. Ja gaismas ātrums nemainās, tad gaisma nelūst. Kur ļoti bieži tiek lietots? Pirmkārt, lēcas. Viss, kas ir ar lēcām saistīts, būs automātiski ar gaismas laušanu saistīts. Vēl, piemēram, tātad brilles, ja? Lēcas brilles, varētu kaut kādi mikroskopi, optiskie teleskopi, varētu arī būt kādi vienkāršāki, kas neizmanto spoguļus. Citreiz arī atmosfēra lauž gaismu tā, ka var dažādas optiskas parādības novērot. Tā kā gaismas laušana patiesībā izpaužas daudz kur, un tomēr tas, kas ir jāatceras, jebkurā situācijā, ja mēs gribam aprakstīt šo te laušanu vai konstruēt, kā notiek gaismas laušana, mums ir jāatceras, ka krišanas leņķis ir stara un virsmas normālis. Tātad mēs valkam perpendikulu virsmai, pret kuru krīt šis stars. Un tātad šī stara un perpendikula, ja virsmas normālis, veidotais leņķis ir tas krišanas leņķis. Citi sajauc un domā, ka šis ir krišanas leņķis. Tā nav. Nākamā lieta, ko iegaumēt, ir, ka ja gaisma pāriet no vides tā, ka gaismas ātrums nemainās, tad arī virziens nemainās. Ja gaismas ātrums samazinās, tad stars noliecas uz normāli. Mēs varam teikt arī tā, ka laušanas koeficients palielinās, tad stars noliecas uz virsmas normāli. Ja gaismas ātrums palielinās, tad stars noliecas prom no virsmas normālas. Mēs varam arī teikt, ka šīs vides laušanas koeficients ir samazinājies, salīdzinot ar pirmo vidi. Šo ir diezgan svarīgi iegaumēt. Bieži lieto arī tādu jēdzienu kā optiskais blīvums, vides optiskais blīvums. Un tad, lai mēs salīdzinātu šos optiskos blīvumus, mēs vienkārši salīdzinām laušanas koeficients. Lielāks laušanas koeficients nozīmē, ka vide ir optiski blīvāka. Bet bieži vien pietiek ar vai nu ātrumu vai laušanas koeficientu. Ja mums, piemēram, gaisma iet caur
plakanu paralēli plāksni, piemēram, šeit krīt stars, nu tad mums ir jāuzzīmē virsmas normālīte. Piemēram, te ir gaiss. Te ir stikls. Tad tas stars noliecas tuvāk virsmas normālai, tālāk šeit ir atkal jauna robežu virsma. Jāzīmē jauns perpendikuls. Un tagad pārējot atpakaļ gaisā, stars atkal noliecas prom no virsmas normālas, jo šeit atkal ir gaiss. Gaismas ātrums ir palielinājies. Un tas, ko mēs varētu redzēt, ja es tā paturpinātu šo te staru, es redzētu, ka šie divi stari ir atkal paralēli. Mēs, protams, varētu šo situāciju raksturot ar to kaut kādu nobīdi, ko varētu izteikt centimetros, varbūt citreiz arī metros, nav svarīgi, bet tā tad attālums starp šiem stariem, starp oriģinālo staru, šo te ceļu, pa kur vietu šis stars, ja te nebūtu tas stikls, un ceļš, pa kuru iet stars, ja tomēr tas stikls šeit ir. Ja virsma ir izliekta, piemēram, kaut kā šādi, mēs varam tajā punktā, kur krīt stars, uzzīmēt pieskari. Un no pieskaras te zīmēt perpendikulu. Šeit ir pieskarē zīmēt virsmas normāli. Un tad vai nu vienā vai citā virzienā. Ja gaisma piemēram, krīt uz prizmu, piemēram, šādi te, un, piemēram, pāriet no, tātad te ir apkārt ir gaiss, un te ir stikls. Tad, piemēram, stars krīt šādi, mums te ir jāuzzīmē virsmas normāli vienmēr obligāti. Tad mēs zinām, ka gaisma pāriet no optiski mazāk blīvas uz blīvāku vidi vai no vides ar lielāku ātrumu uz mazāku ātrumu, tāpēc tas stars noliecas no šāda virziena tuvāk virsmas normālai. Tagad mēs atkal zīmējam virsmas normāli. Un šis stars izplatījās šādi, bet tā kā pāriet no stikla uz gaisu, tam atkal ir jānoliec prom no normālas. Šeit tā tad ir tuvāk normālai, šeit ir prom no normālas, jo jādomā vienmēr ir, vai stars pāriet no optiski blīvāks vai uz mazāk blīvību. Lielāks gaismas ātrums vai mazāks, palielinās, samazinās. Laušanas koeficients arī var lietot. Tātad šis ir kaut kāds krišanas leņķis, te ir jauns laušanas leņķis, te ir jau cits krišanas leņķis, un te noteikti ir jau cits laušanas leņķis. Un tad te varētu to visu aprakstīt ar kaut kādiem burtiņiem. Šo visu var matemātiski arī aprakstīt, izmantojot šo te likumu. Vai šo likumu. Un noteikt dažādus virzienus. Bieži vien var paprasīt, piemēram, par kādu leņķi ir izmainījies tas virziens, kādā šis stars izplatās. Tātad mēs varam šo pagarināt, abus starus pagarināt un redzam, ka te veidojas kaut kāds leņķis. Un, piemēram, kāds ir šis te leņķis. To tu vari padomāt. Tas pagaidām arī viss.